Ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā, 19. līdz 23. pantam. Tātad Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa, 19. līdz 23. Šī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: miers ar jums. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līgsmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: miers ar jums. Kā Tēvs man sūtījis, tā es jūs sūtu. Un to sacījis, viņš dvēsa un sacīja viņiem: ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Āmen. Kungs Dievs svētī savu vārdu, svētī kungs, ka mēs varam šajā dienā vairāk atkal pārdomāt šo un iedziļināties, ko tu teici mācekļiem un ko tas nozīmē mums un kā tu mūs sūti, tā kā tevi Jēzus sūtīja tavs Tēvs. Palīdz mums to tiešām satvert un paklausīt un piedzīvot savā dzīvē. Kungs, nāc svētais gars un vadi šīs pārdomas, vadi un pieskaries katram ikvienam no mums un uzrunāts ar savu vārdu. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdiet lūdzam. Ļoti labi arī saskanēja dziesma arī, ka Jēzus mieru dos un atkal šie vārdi, tad miers ar jums, mīļiem. Un šodien domāsim vairāk par to, ko Jēzus teica mācekļiem, kā Tēvs man sūtījis, tā es jūs sūtu. Būtībā šeit mācekļiem viņš iedod tādu uzdevumu, misiju, mērķi, dažādiem vārdiem to varētu teikt, tādu galveno, kas tad ir jādara mācekļiem. Un sākumā padomāsim, tagad arī pavasari, droši vien jau dārza darbi sākušies, piemēram, ābeles, gan jau kā arī ābeles ik pa laikam tur patīrat un tos zarus, sausos zarus nogriežat un tā, un lai labāk augļi būtu. Un man kādā reizē pirms kādiem 2 gadiem atbrauc viens speciālists, apgrieza tā, ka likās, ka pa daudz, bet tā saka, ka vajagot, jo pēc tam, protams, ka tur atkal nevar būt pa daudz, tad atkal pārāk liels šoks tai ābelē var būt, bet tur tā vienmēr liekas, ka ir par daudz, bet beigās tomēr ir labi, jo augļi tad ir lielāki un labāki un sulīgāki. Un ja domājot par ābeli vai vienalga par kādiem arī citiem augļu kokiem, kas tad viņiem mērķis ir, tad tiem ir nest augļus. Ja? Tad būtībā ir saprotams, gardi āboli, garšīgi, ja? Kuriem ir saldāki, kuriem skābāki arī ir dažādi, vai ne? Bet būtībā tad tam ābelē ir mērķis, sūtība, uzdevums nest augļus. Un tad to, protams, mēs varam uzreiz padomāt, kā mums cilvēkiem, vai arī mums cilvēkiem mēs varam tādu līdzību ņemt. Ja? Es ticu, ka jā, jo arī mums ir jānes augļi, arī mums ir kaut kas jādara šai dzīvē un ir kaut kāda sūtība un mērķis, lai mēs kaut ko darītu, gan šeit uz zemes un pāri visam, lai mēs debes Tēvu iepriecinātu. Ja? Un arī šeit mācekļiem arī, ja es teicu, es jūs sūtu. Par to mēs vēlāk arī padomāsim vēl vairāk par šiem pantiem, tad, ko tie nozīmē un kas tad mums ir jādara. Bet vēl padomāsim arī par mūsu pašu tādiem augļiem. Ja jums uzdot jautājumu, vai jums ir tāda pārliecība, ka debes Tēvs priecājās par jūsu dzīves augļiem? Droši vien kāda teiktu, jā, ticu, ka jā, kāda var būt šaubīgi, jā, nav nemaz tie augļi varbūt tik labi. Varbūt, tad varētu arī domāt tā, ka, ko citi saka, jā, jo citreiz varbūt pašam liekas ir labi, bet ko tad saka tie tuvinieki, jā, jo arī tāds labs teiciens, ja tu gribi uzzināt par savu ticības dzīvi, aiziet paprisi mājiniekiem, kā ir, jā, tur varbūt draudzē mēs varam uzpucēties un būt labi, bet paprast vispirms tiem tuvākajiem cilvēkiem, kāda ir tā ticības dzīve, kādi ir tie augļi, ja? Ko citi saka. Un tad, protams, arī, es domāju, ir labi arī padomāt, kā ir, vai man pašam prieks par to dzīvi, ko dzīvoju, ja? Tad droši vien, ka es saku, es ticu, ka daudzi no jums, priecājās un pateicās, ka tā ir Dieva žēlstība, jau daudz gadu nodzīvot un prieks par to. Varbūt kādiem ir arī
varbūt ir kaut kas sāpīgi, ja, piemēram, es atskatoties savu dzīvi, arī tādiem jaunības pusauģu gadiem, un ka daudz ko tiešām izdarīju, daudz ko nepareizi dzīvē, un kas aizvien ir varbūt pat kaut kādas sekas atstāja, un tas ir sāpīgi, bet atkal tik daudz piedzīvota Dieva žēlstība, kā Dievs maina, piedot, atjauno, šķīsta, un tad atkal tā ir tikai un vienīgi pateicība Dievam, ja Dieva žēlstībai, Kristum, ka es arī varu būt aizvien šeit ar jums un arī pats sludināt vārdu, tā ir Dieva žēlstība, tikai tā ir Dieva žēlstība, tas nav ne grama mans nopelns, tas ir Dieva darbs. Un ja varbūt kādam šķiet, ka īsti ar tiem augļiem nav, tad, protams, kur ir jāieskatās dziļāk, jāieskatās tai sirdī. Jo no kā tad tie augļi rodās, ja salīdzinām to pašu ābeli, tas saistīts ar saknēm, kādas saknes, tādi augļi. Savā ziņā to pat arī varētu teikt, kāda sirds, tāda dzīves augļi. Ja, jo Salamans saka, kas mums jāsargā sirds, jo no sirds rosās tā dzīvība, tā viss, kas notiek mūsu dzīvē. Un ja tie augļi ir slikti, tad jāskatās vairāk uz to sirdi, ko vajag mainīt, ko vajag šķīstīt, kur mēs neesam varbūt ļauši, lai Dieva gars šķīsta, iztīra un ļaut, lai Dievs visu atjauno un tīra. Ja. Un ziniet, arī, ja paskatāmies, mēs vispār tā kopumā, piemēram, Bībelē, kaut tā radīšanas stāstā, mēs arī varam redzēt, ka arī cilvēki ir radīti, patiesībā mēs varētu teikt, mēs esam radīti, lai nestu augļus, mēs esam radīti, lai kaut ko darītu labu. Kaut tā 1. Mūzes grāmatā ir, pirmo pavēli, ir teikts, augļojieties un vairojieties. Ja. Tur ir augļi, vairošanās, darbi, dzemdiniet bērnus, vairojieties, lai augļi būtu. Ja. Tālāk atkal viņš saka 1. Mūzes 2.15, un Dievs kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā. Tad ielika dārzā, tad ko? Lai viņš vienkārši tur atpūstos, sauļotos, vai ko? Viņš teica, lai viņš koptu un sargātu. Ja? Būtībā viņš uzticēja arī konkrētu darbu savā ziņā, kopt un sargāt, rūpēties. Ja tas būtībā cilvēkā ir ielikts, nest augļus jau patiesībā pat jau no radīšanas stāsta, mēs varam to redzēt. Un Dievs to ir uzticējis, un līdz ar to es domāju, ka tas bija arī pirms grēkā krišanas, un reizēm varbūt mums šķiet, ka ainu darbs jau ir tas smagais darbs, un, protams, tas vaigas viedros, tā grūtā, varbūt tā ikdiena reizēm, tas ir tās grēkas sekas, bet būtībā, ja cilvēks atrod to darbu, kas tiešām patīk un izdodās, tad īstenībā nav laimīgāk cilvēki, ja viņš dara tas, kas labi izdodās, un ka tur ir augļi. Ja? Tas ir īstenībā tā liela svētība, un es ticu, ka, protams, mēs nezinām, kā būs debesīs, kā būs mūžīgajā dzīvībā tieši atklāsmes grāmata kaut ko dot, kaut ko Pāvils piemina, lai gan Pāvils saka tāds vārdus, kas nevienam cilvēkam prātā nav nācis, to Dievs ir sagatavojis. Un tas liek domāt, ja tev ir ienācis prātā, kā tur varētu būt, tad tā nebūs. Ja? Bet, protams, mēs tā. Bet es domāju, ka tie ēdens dārzs arī kaut kādā ziņā atklāja kaut kādu daļu, kā būs ar Dievu. Un līdz ar to man šķiet, ka debesīs arī būs kaut kāda rosība, darbošanās, ka tur nebūs mūžīgais dievkalpojums, ka vienkārši nesēdēsim vai neslavēsim tikai un vienīgi, bet ka būs kaut kāda darbošanās, un līdz ar to man liekas, ka visu laiku cilvēkam ir neatkarīgi no vecuma, arī ir jārosās, jādarbojās, un es domāju, ka daudz arī no jūs to darāt, pavasaris, dārzs, reizēm bērni varbūt, uztraucās, ka tik kaut ko pa daudz nesastrādājās, vai ne, bet man liekas, mana mamma 75 gadus tikko nosvinējām, un viņai tāds moto ir, viņa saka, kamēr varu, tikmēr daru, tad viņa tur rosās un darbojās, un reizēm ir grūti, bet viņa darbojās tajā dārzā, viņai patīk un dod prieku, un līdz ar to ir labi arī kalpošanā vai ikdienā, darbā, protams, vienmēr kaut ko rosīties un darboties. Atceros, kad es sporta akadēmijā studēju, profesors kāds teica tādu, tur viņš minēja šķiet pat kādu statistiku, kas notiek ar senioriem, vecākiem ļaudīm, kad aiziet pensijā. Ja
ja viņi nesāk kaut ko, vai neturpina vēl kaut ko darīt, vai nav kaut kāda darbošanās, vai tā ir draudze, vai kādi hobiji, vai dārs, tad viņš teica, tad tie cilvēki paņem aiz nav ko darīt, nomirst. Tā kā savā ziņā bezdarbība, ja, ka nerosās cilvēks, tas iztukšo. Tā kā, tādā ziņā, tāpēc arī cilvēks ir radīts, lai darbotos, lai strādātu. Un, protams, tas nenozīmē, ka mums jākļūst par darbaholiķiem. Ja. Arī beigās mēs par to bišķi runāsim, ja, ka vajag mums arī apstāties un ka nevaram tikai un vienīgi strādāt un nevaram tikai un vienīgi kalpot, ka ir vajadzīgas arī tādi brīži, un tāpēc Dievs arī sabatu ielicis, ja, ka mums ir arī laiks, kad vajag atpūsties un būt mierā. Bet kas tad mums kā ticīgam cilvēkam, kas tā mūsu galvenā sūtība, kas tad mums ir jādara vai jākļūst tādiem ideāliem, perfektiem? Protams, mums jāpieaug. Svētā dzīvē jāpieaug, vai jānāk tikai uz baznīcu, vai jāpiedalās lūkšanu grupās, kas pareizi, bet ļoti bieži tie ir patiesībā tikai līdzekļi lielajam uzdevumam. Varbūt mums liekas, ka tas lielais uzdevums es izdarīšu, atnākšu, bet reizēm tie ir tādi, varbūt, mūsu kristīgajā dzīvē, tas ir vajadzīgs, lai mēs tiekam stiprināti, bet patiesībā tas jau viss ir, lai mēs vēl kaut ko darītu vēl lielāku, ja. Nevis tikai, svētdienā sanākt, bet mēs zinām, ka tā mūsu galvenā misija uzdevums ir tālāk. Satiekot mūsu kaimiņus, vai darba biedrus, vai kur katrs mēs esam, tur ir tā misija, kuram ar kādu kalpošanu praktisku, kuram evaņģēliju pasludinot, gan vai vārdiem un darbiem un visādos veidos, tā jau tā mūsu galvenā sūtībā, ko patiesībā Jēzus arī saka mācekļiem, es jūs sūtu, ejiet, un šie tādi draudzes tādi, šīs aktivitātes ļoti bieži, ir tāds, lai mēs tiektu stiprināti, varētu tiekt ekipēti, lai mēs varētu iet tālāk darīt to lielo uzdevumu. Un ieskatīsimies šajos pantos vēl, tad 20. nodaļā Jāņa evaņģēlijas 19. pantā, tad vēlreiz nolasīšu šo 19. pantu. Šī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem miers ar jums. Un to sacījis 20. pants, viņš tiem rādīja savus rokas un sānus, un tad mācekļi kļuva līgsmi savu kungu redzēdami. Tad šī tā diena, pirmā diena, būtībā svētdiena, tas ir pēc sabata, un Kristus ir augšām cēlies, ir notikuši notikumi, kur Marija Magdalēna nāca, un tur ir Jānis un Pēteris skrēja uz kapu, un augšām celšanās šis brīnums ir noticis, lai gan viņu acīm tas bija neticami, nespēja noticēt, bet tagad Jēzus pats nāk un atklājās šeit mācekļiem un saka šos vārdus, miers ar jums, tieši tā kā es sākumā minēju jau, ka viņš neteica, ak jūs neveiksminieki, ak jūs bailīgie, bet viņš īstībā nāk ar šo mieru sveicienu. Un, lai gan cilvēciski raugoties, mēs visas tiesības viņam bija teikt, nobārt mācekļus, kur jūs aizbēgāt, kāpēc Pēter, tu nodevi mani un tā tālāk, bet Jēzus nāk ar šiem sveicienu vārdiem miers ar jums, un mācekļi kļūst līgsmi savu kungu redzēdami, tur kāds vēl varbūt jau tic, kāds vēl netic, kāds šaubās, tur vēl Toms nav, Toms pēc nedēļas pievienojās, tad viņš ieraugot Jēzu notic, bet šeit šis brīnums atklājās, ka Jēzus nāk un pie viņiem, un viņi priecājās. Un tad 21. pantā tad viņš saka arī šo uzdevumu, šo lielo uzdevumu, kas tad ir jādara viņiem. Jēzus saka vēlreiz miers ar jums, atkal vēlreiz šalom, šo vārdu, kā Tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Tas te ir tā misija, uzdevums, mērķis, tad, kā Tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Būtībā viņš saka, tagad esiet manas rokas, manas kājas, manas sirds, ejiet un tagad dariet, un citas tautas par mācekļiem, tas arī saskan šis savā ziņā ar šo pēdējo pavēli, ko Mateja evaņģēlijā arī lasām, droši vien daudz zinat, un varbūt pat kādu no galvas zina, Mateja 28, arī šie pēdējie vārdi, ko teica mācekļiem pirms Jēzus devās uz debesīm pie Tēva, un viņš teica šos vārdus, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes,
tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Un tad šī ir tā lielā pavēle, kas arī savā ziņā, tādā varētu teikt, paplašinātā vēl formā, ko Jēzus būtībā šeit saka, kā Tēvs man sūtījis, tā es jūs sūtu, ja? Kā jūs minēju, ka nevis tikai nākt uz draudzi, nevis tikai nākt uz grupiņām, kas ir ļoti vajadzīgs, bet iet uz āru. Es domāju, esmu dzirdējis, ka jums laikam beidzās jau alfa kurs arī ir brīnišķīgs veids, arī savā ziņā arī kā iet uz āru, kā uzrunāt citus. Ja. Dažādos veidos mēs esam aicināti sludināt to evaņģēliju, lai gan mūsdienās varbūt mēs bieži tiekam apslāpēti un visādām bailēm un sociālie tīkli un neticība un viss kaut kas, bet, protams, ka laiki ir dažādi bijuši un, protams, ka liekas, ka tagad ir tie visgrūtākie, bet zinām, ka visādi ir laiki bijuši un vienmēr, tad Kristus draudze pastāvēs un līdz galam tādēļ turamies un esam stipri un nebīstamies un ejam droši un liecinām. Un par šo pantu, kā Tēvs man sūtījis, tā es jūs sūtu tāda maza liecība arī no manas tādas dzīves. Tas bija saistībā tieši pirms 4 gadiem, tad sanāk, jo es 3 gadus jau Valmierā kalpoju, jau 4. ir. Dzīvoju Ropažos, un Ropažos mēs darbojāmies arī, dažādi arī kristīgo šo darbu darījām un nometnes organizējām bērniem un arī gan alfa kursus organizējām un visu kaut ko. Bet, un tad bija kāds posms, kad šķita, kad aizbrauc atkal no komandas, un tad mēs palikām ar sieviņu beigās tikpat kā vieni, un bija pagurums, un šķita, ka laikam, ka jāturpina vienkārši darbs skolā, kāda nometnīte jānorganizē, jādzīvo tā dzīve turpat. Un tad pēkšņi nāca aicinājums, kad meklē kalpot garīdznieku Valmieras draudzē, un es arī tiku uzrunāts, un kādu laiku pārdomāju, skatījos, domāju, kā un ko, un sākumā es nonācu pie tā, ka tomēr, ka es negribētu nākt, šķiet jau tik daudz, jau Ropažos ir visa tā vide un kolēģi, un liekas, kādi 18 gadi par Ropažiem esam dzīvojuši, ģimeni, principā bērni ir uzauguši un viss un tā. Bet, un tad sākumā es teicu, ka nē, un tad man tā saruna ar Valmieras draudzes vadību bija, ka tad varbūt, ka padomā vēl kādu laiciņu, kādu mēnesi. Un tā mēneša laikā vienkārši man no visām pusēm pēkšņi sāka, tā kā nebija iepriekš, man tikai bija kādi daži aicinājums. Likās, ka kaut kas iekšēji, tā kā liekas, ka neieši. Bet tad nāda viena brāla, tāda ļoti iedvesmojoša saruna. Tad es pēkšņi skatos filmā tieši runā tieši par šo pašu, un īstenībā pat šis pats pants tur tika pieminēts par šo sūtīšanu un iešanu. Tad es lasu un gatavoju, tur man arī aicināja tad arī sludināt uz Valmieru, kur arī savā ziņā bija mērķis man arī sludināt būt tajā draudzes dievkalpojumā, pēc dievkalpojuma būtībā pateikt, to manu lēmumu, vai es eju vai neeju. Un es gatavoju arī Valmieras draudzē šo uzrunu, un arī tas arī kaut kur bija pēc lieldienām, un es arī par tieši šo pantu, kā Tēvs man sūtījis, tā es jūs sūtu, arī gatavoju, un arī saprotu, ka Dievs uzrunā, tā kā šķiet, tā kā būs jau laikam tā kā jāiet, tā iekšēji saprot, ka Dievs runā, un tāpat, protams, es domāju, ziniet, vai kā varētu visādos veidos Dievs uzrunāt, tāpat tās šaubas bieži ir, liekas, vai tiešām, tā varbūt, ka nav, un tā. Un tad es tajā iepriekšējā vakarā teicu, Dievam lūdzu, tādā pazemībā, vienkāršībā, es nelūdzu tur pēc lielas zīmes, vai tā kā kāda zīme, kā Gideons, šeit zīmes īpašās lūdzu Dievam. Es teicu, Dievs dod kaut vai mazu zīmīti, tādu vēl apstiprinājumu. Dievs, varbūt kaut ko, tādu īpašu kaut kā, lai es varu tā satvert, ka tiešām ir jāiet. Un otrā rītā es tad pamostos, gatavojamies jau braukt uz Valmieru. Un es ņemu šo bībeli, es parasti gatavojos no citas, bet šī bībele man arī dāvināta tieši, kad man ir licencēja par sludinātāju.
Un šī bībele kādu laiciņu jau bija atlikta nost, jo es tajā laikā arī nesanācu man bieži sludināt, kaut kur kādreiz kaut kur ciemos aizbrauc un tā, un varbūt jau bija kāds puteklis uzkrājies virsū, un tad es viņu veru vaļā un man izkrīt dzeltena zīmīta no bībeles šīs, kuru pirms dažiem gadiem, tur kādā no robežu kalpošanas mēs tur bijām gatavojuši tos zīmītes, kā dalīt citiem, par ko tur bijām runājuši un tā. Un tā zīmīta aptverās un izkrīt man priekšā, un viņa paceļa, un tieši tur ir tas pats pants, kā Tēvs man sūtīs, es jūs sūtu. Un tāds, tiešām man burtiskā veidā arī bija zīmīta, un es saku, tas ir tāds, protams, es domāju, nevienmēr ir jāmeklē kādi īpaši tādi, bet, es domāju, es tādā bērnišķā ticībā vienkārši lūdzu, un arī Dievs Tēvs man arī deva tādu iedrošinājumu, un es sapratu, ne jau, ka tikai dēļ tās zīmītes tagad aizgāja, bet tas bija vēl tāds mīļš apstiprinājums no debes Tēva, ka, ej, jā, tagad es tevi sūtu. Un jā, protams, un es arī šobrīd kalpoju, un daudz, kas jau ir piedzīvots, un svētības daudzas, un ir savas grūtības, ir savi izaicinājumi, protams, ar pārmaiņu, ar dzīves pārmaiņām, bet tāpat laikā es piedzīvoju, ka tiešām tas ir tāds, Dieva aicinājums ir bijis, un uz šo dzīves posmu, un tā ir pateicība Dievam, ka Dievs deva tādu spēku arī atsaukties. Un, protams, ka nebija jums visiem droši vien, ka nebūs kaut kur jāiet vēl citur, bet jāpadomā, kāds ir tas jūsu aicinājums arī šeit, vai šeit Limbažos, kur varbūt Dievs jau varbūt arī runā uz jums, kur varbūt pie tā kaimiņa beidzot jāpieiet, varbūt ir jāaiziet jāuzaicina pusdienās, varbūt kur ir tie varbūt impulsi, ko varbūt Dievs jau ir kaut ko licis, kur vēl kaut ko uzrunāt, un varbūt mēs vēl neesam atsaukšies, tā kā padomājiet par to. Un Dievs arī, Jēzus, tad šeit 22. pantā, tad viņš saka, un to sacīs, viņš dvesos un sacīja, ņemiet svēto garu. Tas ir atkal tāds apstiprinājums, un ka Jēzus neatstāja mācekļus vienus pašus, viņš saka svēto garu. Un mēs zinām apstuļu darbos, kas notiek, tad Dievs sūta savu garu, un mācekļi kļūst par bailīgajiem, tādiem nedrošajiem, kas bija no visas šīs situācijas nobijušies, viņi kļūst par stipriem, drosmīgiem vīriem, kas iet sludina un ir gatavi nest evaņģēliju, un kā mēs zinām, ka mācekļi, izņemot Jāni, kas sarakstīja šo evaņģēliju, visi arī ir cietuši, miruši Kristus vārda dēļ. Viņi ir gatavi bija iet pat šo krustaceļu un pat iet un iet nest, savu dzīvību atdot. Tā kā viņi tik ļoti tika izmainīti, un tādēļ Dievs neatstāja mūs arī vienus, viņš dod garu. Un arī Mateja evaņģēlijā, ko jau es pieminēšu raksturvietas, arī Jēzus saka, un reiz es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Arī šie ir vārdi. Mēs to zinām, bet vai ikdienā, tad, kad ir skubinājums iet runāt, varbūt par evaņģēliju, pasludināt kādam, kas mums nāk baili, liekas, ko tad es teikšu, kā būs, bet nobīstamies. Bet atceramies šos vārdus, esmu ar tevi, un viņš ir devis Dievs var mācīt, veidot, dot spēku. Arī zinām, ka Dieva gars ir tas, kas arī dos tos īstos vārdus. Reizēm mēs nobīstamies. Piemēram, es neesmu parasti neesmu gājis pa ielām evaņģelizēt, bet man nesen viena situācija bija, kad es biju vienās apmācībās, tur mācīja par evaņģelizāciju, tā bija Ungārija, un tur pēkšņi pēc pusdienām saka, tagad to, ko mēs runājam, mācījāmies, tagad jums jāiet uz ielām un jārunā ar cilvēkiem. Liekas, oi, dieniņ, ko tad kā, un mēs, un vēl angļu valoda nav tur ideāla un viss un tā, bet pēc tā, protams, tur nebija nekas tāds varbūt ārkārtēji brīnumi netika piedzīvoti, bet pēc tam īstenībā bija prieks, tāda arī vairākas tādas tiešām svētīgas sarunas, par kādiem vairākiem cilvēkiem aizlūdzām. Ir kāds vēl kontakts aizvien, tagad, kā mūsdienās sociāla tīklos, Instagramā man tur viens ungāru tāds vīrs, kas tieši tādā grūtā laikā gāja, viņš teica, pilnīgi tāds depresīvs stāvoklis un grūti viņam dzīvē, un tad mēs ar citu brāli
nākam pretī un prasam, vai mēs varam aizlūgt pret tevi. Un viņš saka, jūs pilnīgi kā eņģeļi šobrīd tā. Ka tāda, un tad pēc tam, un sākumā ir baila, bet ja tu to izdari, tad īstenībā nāk spēks un tagad es arī, protams, neesmu kļuvis reiz par ielu evanģelizācijas, tieši tādu kalpotāju, bet te laikā tas iedeva tādu pamudinājumu, tādu drosmi, ka arī tas ir iespējams. Un es domāju arī, ka arī jums varbūt ir kaut kur bail, kaut kur runāt, uzrunāt, bet spērt to solīti ticībā un iet un runāt un teikt. Un 23. pantā te ir tas grūtāks pants, mazliet pieskarsimies viņam, ja, ka 23. te, kam jūs grēks piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks, ja viņi piesam izņem tā pilnīgi no konteksta ārā un var viņu nepareizi saprast un te var šķist, ka varbūt vai tad mums ir spēks grēkus piedot, bet šeit ir tas konteksts ar šo sūtīšanu un ka Jēzus sūta un mēs zinām, ka Jēzum tikai ir vara piedot grēkus, ja. Bet šeit būtībā mēs varētu šo pantu skaidrot tā, ka ejiet sludināt evaņģēliju. Būtībā, ja evaņģēliju vēsti nesīsiet, tad šī grēku piedošana arī tiks pasludināta, ja, ka tiem, kas evaņģēliju pieņems, ja, tad Kristus viņiem piedos un savā ziņā tepat varētu būt tāds brīdinājums, ja, un kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks, un tā paturēšana varētu būt tā, ka es paturēšu, tā ka pie sevis es neteikšu tur tam savam kaimiņam evaņģēliju, bet līdz ar to viņam grēki netiks piedot, ne jau tādēļ, ka tu esi spējīgs, ja, piedot, bet šī pasludināšana, šī iešana un nešana evaņģēliju tālāk, ja, kad caur to nāk šī grēku piedošana. Tādēļ, jā, līdz ar to es domāju, ka šī evaņģēlija sludināšana, šī sūtība un šī misija ir liela privilēģija un tāda liela atbildība. Un var jau būt kādiem šķiet, cik var teikt, ka mums ir kaut kur jāiet un jāsludina, varbūt kāds no jums arī ir paguris no tā. Un līdz ar to, lai mēs nepagurtu un saņemtu tādu iedrošinājumu, vēl tādu noslēgumā gribu teikt un atgādināt, ka mums, lai mēs izdzīvotu šo misijas, šo specifisko savu tādu aicinājumu atrast un turpinātu tādu spēcīgu, veselīgu, tādu garīgo dzīvi dzīvot, mums ir ik pa laikam jāapstājās, kā jau es minēju. Mums ir vajadzīgs šis apstāšanās laiks un palikt Kristū. Un šeit es gribu nolasīt vēl arī tepat mazliet iepriekš evaņģēlijā arī ir teikti šie vārdi, ko Jēzus saka par vīnakoku. Ja. 15. nodaļā arī droši vien, ka daudz zina šo rakstu vietu. Nolasīsim tad vēl no 15. nodaļa, no 4. līdz 8. Jēzus saka, palieciet manī un es jūsos. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nesu daudz augļu. Redziet, par tiem augļiem, redziet, kas paliek manī, un es viņā tas nesu daudz augļu. Viņam ir augļi dzīvē. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja mēs darām paši, savā spēkā, savās idejās, tur nekas nesanāks prātīgs. Bet ja mēs būsim Kristū un klausīsimies, ko Kristus saka tieši arī mums personīgi, mums draudzēji, tad tur būs daudz augļu. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ja, tas būsiet Dieva gribā, jūs lūgsiet to, ko Kristus būtībā grib, un tad tas notiks. Ja, šī būs tā ciešā saistība, attiecības ar Kristu. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Ja, redziet, mācekļi, augļi. Ja, vēl viņš iepriekš arī teica, ka arī iztīra tos, ja, tā kā sausos noņem, tā kā mēs sākumā runājam par ābelēm, ja, vai tā kā jāpatīra, bet jāpatīra tie sausie zari, jā, reizēm tas varbūt ir sāpīgi, bet ar mērķi, lai tie augļi būtu lielāki un labāki, ja, kā jūs sākumā minēju. Tāpēc ar šajā raksturvietā mēs varam redzēt, ir tāds, aicinājums palikt Kristū, būt ciešās saistībā, tādā saiknē ar viņu, kas ir lūkšanās, ja,
kas ir Dieva vārdā, ja, tās ir tās pamatlietas, ja. Un, protams, draudze, kopība, ja, vakarēdienas, viss tā kā būt Kristū, un tad nesam augļus, un tad ik pa laikam iztīrīti tiekam, apgriezti, un tad atkal paliekam. Būtībā tas ir tāds veselīga, tā varētu teikt, tāda kristieša dzīves cikls, ja, ka mēs nevaram vienkārši visu laiku iet un darīt, kas reizēm atkal varbūt, tā varbūt tādās jaunības gados vai varbūt arī robežu laikos, kad mēs darbojamies ik pa laikam, es saprotu, ka varbūt mēs aizskrējām pa daudz, ja, ka reizēm esam tik noguruši un tik visu kaut ko izdarījuši, un labi, visu kaut kas it kā notiek, cilvēki ir priecīgi, labu darbu darat, bet beigās vai tiešām to visu man tiešām Dievs aicināja darīt, vai beigās tas reizēm nav tā, ka mēs paši gribam un pierādam un ieskrienamies tajos darbos, un tāpēc ik pa laikam ir vajadzīgs apstāties, palikt Jēzu un tiešām novērtēt, ko Jēzus tiešām grib, lai es daru, un kas ir tie soļi, kas man ir sperami, un tāpēc ir svarīgi būt apstāšanās laiki un neskriet visu laiku, un tiešām sadalīt to laiku gudri ikdienas dzīvē, kad lūdzam, kad pārdomājam Dieva vārdu, un arī, kad mēs praktiski ejam un kaut ko daram un kalpojam. Un tāpēc arī šis pieminētā sabata nepieciešamība, ja, kādā grāmatā lasīja, ka sabats tā ir dāvana, nevis ierobežojums. Tā īstenībā mums ir dāvana. Reizēm mums liekas ārprāts, un kā es vienu tagad dienu būšu tikai draudzē vai ģimeni un neko nedarīšu, kā tas ir iespējams. Ja reizēm ir tā, tie darītāji ir tā ieskrējušies, ka nespēja apstāties. Bet īstenībā tā ir dāvana mums, lai mēs arī mākam apstāties un tiešām būt pie Kristus kājām, būt vienkārši pārdomās, būt tagad brīnišķīgs laiks dabā, iziet mierā, pastaigāt un norimt mūsu, reizēm varbūt mēs neskrienam fiziski, bet reizēm mūsu prāts skrien, vai ne? Pat reizēm gulēt nevaram, ja kad prāts darbojās un gribās visu kaut ko darīt un visu kaut ko izdomāt prātā, ja? Tādēļ tas ir tāds palikt Kristu, palikt viņā, būt tādā viņa tuvumā. Un tad būs augļi. Ja Jēzus saka, ja jūs paliksiet manī, jums būs daudz augļu. Es domāju, ka mēs ik viens gribam daudz augļus nest, lai būtu par prieku Dievam, lai mēs varētu tiešām darīt to savu dzīves, to mērķi, to sūtību izpildīt un kā to izdarīt. Protams, mums ir jāsaprot tas mūsu uzdevums, ja? Tas mūsu, jo katram ir savs kaut kāds tāds specifiskais aicinājums, ja katram ir sava dāvana, kāds var īpaši ar lūkšanām, varbūt ar kādu praktisku kalpošanu, kuram ir Dievs devis īpaši sludināt, varbūt kādam iet un tiešām runāt ar cilvēkiem un pasludināt tādā veidā, bet tas mērķis mums ir būt par Jēzus šo rokām, kājām un sirdi un muti, visur tur, kur mēs esam. Un apzināties to savu aicinājumu un palikt Jēzu, nesteigties visu laiku, neskriet, bet iet un nest augļus. Ja? Palieciet manī, tad jūs nesīsiet augļus. Tad, lai Dievs dod, ka mēs arī varam ikdienā un arī pats sev vēlu, un tā ir mana tāda lūkšana, lai es arī neaizskrienu pa daudz, jo, kā es minēju, ka ik pa laikam tā tendence ir izvērtējot varbūt pagātni, gribās tik skriet un skriet, bet būt arī mierā, atcerēties, ka nav viss no manis atkarīgs, beigt visu censties kontrolēt, ja? Vairāk uzticēties Dievam, paļauties, ja? Un lai Dievs dod, ka mēs varam tiešām to savu dzīves sūtību, mērķi izdzīvot, piedzīvot un darīt to ar prieku, ja? Kā mēs lasījām 100. psalmā, man liekas, šie vārdi man ļoti, tur ir par pateicību, ja? Bet tur ir tādi vārdi, kalpojiet kungam ar prieku. Tagad prieks, nevis ar tādiem noskumuši tā ka nav pilni tā, bet tiešām, lai Dievs dod prieku, un ja varbūt kāds ir pazaudējis to prieku, lai Dievs atjauno tādu gara spēku jūsos, un lai jūs varat iet un darīt to, ko Dievs jums aicina ir uzticējis. Tā kā un mans tāds vēlējums un lūkšana, lai mums tiešām daudz labu augļu dzīvē. Amen.